monopolisti melno metālužu tirdzniecībā, Sijā Tolmets pēc rekonstrukcijas periodā akciju sabiedrībai ir piegādājis tikai 9585,83 tonnas melnos metālužas. Viens no Baltijas valstīs vadošajiem lūžņu pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumiem Tolmets pagājušā nedēļā publiski tika vainots gandrīz vai visās Liepājas metalurgu problēmās, jo it kā nevēlas uzņēmumam pārdot lūžņus un kopā ar vienu no metalurgu akcionāriem Kiro Lipmanu iesaistījies sazvērestībā pret vienīgo metalurģisko uzņēmumu Baltijas valstīs. Tolmet valdes priekšsēdētāja Inta Ozoliņa kategoriski noraida šos apgalvojumus. Es noraidu jebkurus apvainojumus no Liepājas metalurgu puses par to, ka Tolmets ir saistīts ar vienu no akcionāriem Lipmanu kungu. Un šī sakarībā, ka mēs esam kopā sarunājuši veikt kaut kādas darbības, kas varētu ietekmēt Liepājas metalurgā, teiksim, darbu, kavēt viņa darbu. Tas ir pirmkārt, šāds apgalvojums ir pilnīgi absurds, jo Lipmanu kungu es pat nepazīstu un mūsu uzņēmumam nekad nav bijusi nekādas saistības ar viņu. Šī sakarībā es vienkārši gribu pateikt Liepājas metalurgu vadībai, kungi, mēs neesam jūsu filiāli, mēs neesam jūsu cehs un mēs neesam jūsu izsūtāmie. Tolmets ir eksporta spējīgs, pašpietiekams uzņēmums un mēs varam nodrošināt savu darbību, eksportējot metālūžņus tām valstīm un tiem uzņēmumiem, kur viņi ir gaidīti. Mums ir labas kvalitātes prece, mums ir pārstrādāts produkts, kas ir pieprasīts ļoti daudzās valstīs. Patiesība par Liepājas metalurgu nevēlēšanos sadarboties ar Tolmetu atklāja realizācijas daļas vadītājs Jānis Vecbaštiks. Tolmets vēl nedēļu atpakaļ nosūtīja mūsu Liepājas metalurgam piegādes piedāvājumu 20,000 tonnas, kuras mēs varētu viņiem piegādāt kvalitatīvus lūžņus, uz ko mēs saņēmām atbildi, kad Liepājas metalurgam vajadzīgs 1 nedēļas garumā tikai un vienīgi 4,000 tonnas. Šos mūsu lūžņus. Un vēl ir interesantākais, ko mēs saņēmām atbildē, kad piegādāt lūžņus tikai no Latvijas piegādātājiem. Ja? Bet, cik jūs zināt, ka Tolmets ir starptautiska organizācija, kompānija, kurā pērk lūžņus un pārsādā lūžņus visā Baltijas valstīs. Tad, mums nav skaidrs, ka tikai no Latvijas. Kāpēc? Tolmets nekādā gadījumā neprasa pārāk lielu cenu saviem lūžņiem. Tolmets prasa cenu tā lūžņu kvalitātei, kur ir noteikti arī Eiropas un pasaules tirgos, ne vienu kapeiku vairāk. Vai Tolmets eksportē savus lūžņus joprojām no Liepājas ostas? Nē, no Liepājas ostas jau Tolmets neeksportēja jau 3 mēnešus, kopš mums tika uzteikts eksports no Liepājas ostas nesaprotam iemeslu dēļ. Tā kā mēs dotā momentā eksportējam lūžņus no Rīgas ostas, kā arī turpinām sadarbību ar Klaipēdas ostu. Liepājas ostā ir tikai viena dziļūdens piestāde, tas ir, kura apsaimnieko Liepājas ostu LM. Mēs vērsāmies SEZ pārvaldē ar lūgumu mums ierādīt vai palīdzēt atrisināt jautājumu par pārkraušanu arī Liepājā, kur mēs kā Liepājas uzņēmums nekādā gadījumā neesam nekad vēlējušies atstāt šo pilsētu, jo, kā jau informācija ir, kad 1 lats no katras pārkautās tonnas ir Liepājas budžetam tiek novirzīts, jā, arī Liepājas attīstībai, bet, līdz šī dienai mēs neesam saņēmuši atbildi arī par to, kad būtu kādas iespējas pārkraut kādā citā piestātnē Liepājas ostā. Ne no SEZ pārvaldes, ne no domas, kur mēs esam griezušies, ne no kurienes.